Un mums apturēja būvļauju. Šī māja ir tāda unikāla, netradicionāls formas. 1100 kvadrātmetri. Es viņam šo ideju iepārdevu, es domāju, arī neklasiski. Lai iedod kaut kādas izmaksas, bija kosmosā. Labāk vispār neko nedarīt un tā tālāk. Kādreiz mēs atteicām ģimenes daktariem, kur gribēja šeit. Šeit ir ļoti neprognozējami, bet mēs uzņēmāmies to risku un tā tālāk. Igauni ir lētāki nekā latvieši. Un terasēm ir jāmaksā tieši tikpat, cik maksā šis kvadrātmetrs. Viņš ir ļoti dārgi izpriedzi. Netradicionāla pieeja ir tāda, ka forši ir radīt produktu, lai cilvēki par viņu interesētos, nevis, ka to viņi bāzēs virsū. Labdien, ekskursanti! Man sauc Girts Freibergs. Un esmu daļēji iesaistīts šī mājas projektā. Savā ziņā daļēji, bet pēc tam detaļi. Šī māja ir tāda unikāla savā ziņā, bet tā unikalitāte ir tajā, ka ir netradicionāls formas. Pagājušā gadā ziemā, kad māja stāvēja tukša, mans kopējais mājas rēķins bija 800 eiro. Bet transports no Tartu ir 180 eiro, no Jelgavas ir 400 eiro. Un kāpēc mēs līdz viņām tā nonācām, tūlītās pastāstīšu. Tātad pirms apmēram 4 gadiem te bija parasts zemes gabals, aizaudzis, tāds vecs asfalts gāja caur, kur cilvēki lika savas mašīnas. Un tad pirms gadiem 7 tirgū tas gabals bija, ja nemaldos, 30 000, tad tur pat 40 000. Un tad beigās pirms 4 gadiem mēs viņu nopirkām, ja nemaldos, par 55 000. 1100 kvadrātmetri. Kāpēc mēs viņu šeit nopirkām? Mēs, nozīmē, es un mans draugs finanšu investors, kas bija, es viņam šo ideju iepārdevu, es dzīvoju Siguldā 8 gadus. Viņam ar Siguldā ir saknes, bet šobrīd viņš dzīvo Cernakavā. Un kāpēc mēs viņu pirkām? Tāpēc, ka šeit varēja būvēt daudzdzīvokļu māju centrā. Siguldā ar zemēm daudzdzīvokļu mājām ir diezgan sarežģīti. Mēs paskatījāmies, izpētījām un domājām, tad tā kā te varētu nopirkt. Pieļaujamais ir 4 stāvi, ja? Jā, māja ir 4 stāvi. Un tad mēs viņu nopirkām, domājam, ko darīt, skat būvēsim daudzdzīvokļu māju. Un tad ir visi būvu normatīvi, kas ir jāvēro no blakus mājām, no tām mājām un tā tālāk. Lai jūs tie, kas ir vecāki gadu gājumi, droši vien, kas zināt, es esmu cilvēks, kur bija iesaistīts savā laikā Rīgā, Senču, tur Lulu Pits iekšpagauns mājas, Senču un Valdemāra ielas stūrī. Tur bija daudzdzīvokļu mājas projekts, mēs nopirkām par 1 miljonu eiro no ebreju puikām. Varējām sākt būvēt un darīt. Mēs jau ieguldījām vēl par 200 000 tajā laikā, 2007. gadā. Un mums apturēja būvļauju. Un tas viss beidzās ar neko, mēs pazaudējām ļoti daudz naudas, Sepāku paņēma, bija šis drūmais stāsts, nestudēja visu atļaujas. Un mēs ļoti piesardzīgi šo pieredzi ņemot vērā, skatījāmies, ko te varēs vai izdarīt, vai varēs saskaņot ar Latvijas namiem vai ne. Saskaņojam ļoti viegli, mums ir tas pats vienīgais Siguldas arhitekta birojas Ivars Vaišļa, droši vien kaut kur viskur figurēja varbūt kādam. Un viņš mums gada laikā izprojektēja šo māju, kādēļ ir ovāla, pēc ka tā zemes gabala konfigurācija arī nav standarta, un tad varēja iekombinēt šādu te arhitektūru, un to ovālu mēs dabojām, izspēlējām, vai tas tās ir ar tiem balkoniem vai terasēm. Iekšā jūs redzēsiet, tur no ovāla nav īsti nekādas, nekā tur nav, jā, nekādas maksas. Bet ārpusē skatoties, man kaut kādas drona bildes, jūs varēsiet paskatīties no augšas, kā viņas izskatās. Ja? Tā māja viņa tiešām ovāla. Un tad izejot no šiem standartiem, ievērot visas būvnormatīvas, mēs esam iekļāvuši šo māju šajā te vidē vai zemes gabalā. Mājā ir 9 dzīvokļi. Šie 4 ir gandrīz vienādi šajā pusē. Šeit ir vidū kāpju telpa un visām pusēm ir tikai dzīvokļi. Pirmā stāvā ir 3 dzīvokļi, katrā nākamajā ir pa 2 dzīvokļiem. 4 ir vienādi, 3 milzīgi dzīvokļi, 140 kvadrātmetri un 2 mazāk, ko jūs tālāk redzēsiet. Un tad, ko es gribu teikt? Cilvēki tad nāca, interesējās, kur tad kas būtu, ko mēs gribam. Lejā gribēja daktaru salonu taisīt, vēl kaut ko, mēs visiem visu apveicām. Un mēs nezinājām, cik mēs jums varēsim pārdot. Tā kā mēs pagājušā gada oktobrī māju nodevām eksploatācijā, tad mēs zinājām cenas, mēs zinājām visas izmaksas, mēs būvējām arī neklasiski.
Es pats biju projektu vadītājs, es biju pie visiem darbiem pilnīgi klāt. Es neesmu inženieris, es esmu mākslinieks, bet es stāvēju absolūti visiem klāt. Mēs paši ar savu būvniecības kompāniju saistītu to draugiem, viņiem bija licences, algojam apakšuzņēmējus, jo, tad, kad mēs iedevām iztāmēt daudzdzīvokļu mājas tām, lai iedod kaut kādas izmaksas, bija kosmosā. Tas bija no sērijas, labāk vispār neko nedarīt un tā tālāk. Paskriešu jums uz priekšu, tad pirmās tāmas mums iedeva apmēram 1,9, 1,8. Uz kvadrātmetru? Nē, kopā par mājām. Uz kvadrātmetru cik tas? Apmēram 1000, karš sākās 1800, ja? Bet tur bija aptuveni tikai, ja? Skaidrs, ka tur darba gaitā būtu vispār. Plus 10% vēl klāt. Tur vēl viss kaut kas ir daudz nezināmi. Un tad mēs gājām, tad man bija koncepts tāds, māja ir monolītā betona māja. Ir kaut kāds bildes parādīšu. Un monolītais betons ir viss karkas uzbūvēts, vidū ir monolīta trepu telpa, tālāk ir pārsegums starpstāv, un tur visur ir priekšā pie cauruma aizies, nevis aizmūrēt, bet ar koku paneļiem. Betons ar vēģi, viss klasiskā monolīta. Kāpēc monolītais betons? Tikai un vienīgi mums bija viens ļoti augsts uzstādījums. Daudzdzīvokļu mājām, tā kas ir milzīga problēma, mēs negribējām piedzīvot, ir skaņas izolācija. Un mēs tikai no tā gala sākām, lai skaņas izolācija būtu tāda, ka, kā es saku, ja vīrs dusmojās uz sievas vai otrādi, lai kaimiņš nedzirdētu. Tas bija tāds nosacījums, ko zināja visi būvnieki. Jā, un tad viss komunikācija trubas, visas santehniski ir visas melnas, biezās, viņas visas vēl ir nopakotas speciāli, tam bija pievērsta milzīga nozīme. Ja kaut ko dzird, tad varbūt kāda nolaidība, tur kaut kur nepamanīja, bet, principā tas bija galvenais uzstādījums – netraucēt kaimiņiem. Lūk, un pirmais stāvs ir, jā, domāts šeit, ar puķiem aizaudzēt vai kā savādāk. Latvieši 2/3 ir kautrīgie, bet 1/3 atnāk, kas teica, ka viņam aizskart, ka nevajagot, viņš ir gatavs rādīt savu dzīvi un tā tālāk, jā. Lūk, tagad varam doties iekšā, jo labāk ir vienreiz redzēt, nekā tur 100 reizes klausīties. Šeit ir 70 dzīvokļi, 70 vairāk dzīvokļi. Istabas, cik? Šeit arī baigi interesanti, jums droši vien ir savs redzējums. Es pastāstīšu, kā es skaitu istabas. Es skaitu tikai guļamistabās. Ir viena guļamistaba. Jā, jo augšā būs 3 guļamistabas, 2 guļamistabas, un es tikai no tā vispārējo, ko dara kā sarunā. Tātad šīs ir pirmās tā telpas, kur, redzēs, jā, kādreiz mēs atteicām ģimenes dakteriem, kur gribēja šeit, jums nevarējām nosaukt cenu, un beigās domājām, ka varētu traucēt pārējiem cilvēkiem dzīvi, un tad mēs izdomājām, ka, gaidīsim to dzīvot pirmajā stāvā. Tad šeit ir klasiskajā izpratnē rīķis štiens, dubultais rīķis visur ir salikts, nošpartalēts, bet šeit var redzēt atsektās monolīta kolonas, kādā veidā viņas speciāli atstāt, lai cilvēks redzētu, kā vajag uz šīm kolonām balstās nākošais starpstāvu pārsegums. Ja? Viņi ir 25 cm, visu monolītā joslā ieliet. Un tas ir tas stāsts, ka paneļiem ir dzelzbetona paneļi, viņiem ir šķirbas. Un lai kāds man ko varētu stāstīt, aizmālēt acis un būvnormatīvs likt, kā tā skaņa tur iet, kā iet mums draugs dzīvo Mērka mājās, un kad es par 300 000 dzīvokļu, un viņš dzird, kas blakus notiekās. Ja? Un skaidrs, tur nav tā kā padomju laika mājās, tas ir, kā es saku, bloku mājas tieši tāpatās. Ja? No blokiem būvēt mājas paneļiem precīzāk ir visekonomiskākais, kas var būt, visizdevīgākais attīstītājiem un vislētākais, visprognozējamākais. Ja? Šeit ir ļoti neprognozējami, bet mēs uzņēmāmies to risku tā tālāk. Betons nav daudz, bet jebkurā gadījumā tā bija tā mūsu sākuma uzstādījuma tehnoloģija, ka, lai būtu monolītā māja, un tu tos caurumus var pildīt ar ko tu gribi, ja? Lai viņš stāvētu ilgi un dikti un nebūtu tā skaņas izolācija. Lai būtu laba skaņas izolācija. Tālāk. Šī tāds standarts, varam ieslēgt kaut kā gaismu, standarts mazais dzīvoklīts, kurš, tāds viņš te ir, ja? Šeit ir 2 landstabas nepabeigtas, jo domājām, ja komerci, tad varbūt viņi nevajag savu slēdzības un tas var paspēt izņēt. Tā ir apsaldāmās grīdas? Jā, visur apsaldāmās grīdas, attālināt visur augšā, jā. Šīm šobrīd cena ir vai par cenām, esam atsevišķi parunāsimies, tas, ko mēs bijām ielikuši, mēs bijām gatavi, 140–150 tūkstoši šāds te. Cik kvadrātmetri? Kopā ar visām terasēm, visas iekšā, kā es smējos, cilvēks saka,
70. Atsevišķi par terasēm. Vai jūs par terasēm? Es saku, jūs zināt, cik terases maksā ceļš augšā, kas ir ieliec man un tā betona, visi jūs redzēsiet pēc tam. Es saku, tieši tikpat, jo, lai augstuma tilts uztaisītu, lai neiet iekšā, tur vēl speciālās detaļas. Un terasēm ir jāmaksā tieši tikpat, cik maksā šis kvadrātmetrs. Viņš ir ļoti dārgi izpriedzi. Ja cilvēks viņus neizmanto, kā es saku, pats vainīgs. Vērtētāji viņu vērtē kā 10%. Diemžēl, un par to mēs pēc tam parunāsim, tā ir liela problēma Siguldā, ka vērtētāji vērtē. Tas ne tikai Siguldā, visur. Tas ir visur jā. Darījumi nav, tāda cipari nekas tā nenotiek. problēma ir cik tātad 15, 20 gadus. Jā. Tagad parādīšu, parādīšu siltumu mezglu. Kāda audzinātu mājās siltuma mezglas automātiskais. Mums ir Siguldas centrālajā tīkli ieslēgšies, 2 trubas ievilktas iekšā. Un šajās durīs ir siltuma maiņas. Šeit ir ļoti reti jāiet, bet kura miks ir liels boilers, ienāk 2 trubas un viss automātiskā režīmā notiek. Visur ir uzlikts temperatūras istabās. Lai jūs saprastu absolūtajos ciparos, pagājušā gadā ziemā, ka māja stāvēja tukša, mans kopējais mājas rēķins bija 800 eiro neto cenā par visiem 800 kvadrātmetriem. Cik ir dzīvo? Eiro kvadrātmetrā, jā? Ļoti lēti bez dzīvošanas, bez nekā. Kas tajā boilerī iekšā ir? Tā ir akumulācijas tvērtne, kurā, ja jūs kādreiz taisat mājās siltumapgādi, tas svarīgākais ir akumulācijas tvērtne, jo tad akumulācijas tvērtne nodrošina vienmērīgu darba temperatūru visur, visās telpās, visur. Tas ir tas unikālais ietaupījums, jā. Tagad nāksim uz pirmajiem Pilsām, jā. dzīvokļiem, tur būs daudz tālāk. Šis ir otrā stāva dzīvoklis. Jā, katram ir lapa, protams, visur ir aiz tām kozolkoka dēļiem, kas kādā iet stāvā, tur visi skaitītāji, kas nokās automātiski un tā tālāk. Šai mājai ir unikāli tas, ka šeit ir koka logi, nekur nevienam nav koka logi. Jā, visiem ir plasmas, kas tiek ekonomiski, jā. Koka logi ir pasūtīti un atrasti no Tartu. Jā, visur koka logi. No kurienes? No Tartu, tāpēc kā Igauni ir lētāki nekā latvieši. Dārgi Igauni. Jā, dārgi Igauni. Pa cik? Pa 5% vai Nē, pa 30%? Ar Flori, jūs varēsiet pateikt, ka Flori man iedeva 55 000, Igauni man iedeva 39 000. Pašot reiķināt. Kāpēc ne staļi? Tad staļiem jau bija problēmas. Staļi bija vēl dārgāk. Un vēl tas ir unikālais krāns par tiem koku logiem, jā, ne koku logiem, bet transports no Tartu ir 180 eiro, no Jelgavas ir 400 eiro. Tā mēs strādājam latvieši. Šim dzīvoklim ir maz vēsturi. Šo dzīvokli bija sākumā norezervējis mūsu partnera draugs, bet viņš to laiku mēs bojām nopirka zemi un uzbūvēja māju tepatās. Šeit ir mīnus, kāds manā uzturē, ir viena vanastaba, bet otrs vanastabas vietā ir uztaisīta garderoba. Viņš bija šī pārplānots. Un šeit ir unikāli tas, ka šeit var uznākt ir dažādas, kuram interesē, protams, no guļamistabas ir savādāks terases. Paskatīties Siguldas smuko skatu stopsīt, jā? Jā. Šis jau arī gandrīz bija pārdots, jā? Jā, bet gandrīz neskatās. Gandrīz Cenu studijā. Šis dzīvoklis manām partnerim viens māklers, tagad es nevaru to nosaukumu pat izrunāt, tās kompānijas SSA jūs redzēsiet, 260 000 šis dzīvoklis maksā. Tāds kāds viņš ir. Ir ielikts jau, jā? Sludinājums. Ar visu iekārtojumu, visi, jā, šis dzīvoklis ir šobrīd pieejams. Tātad runājot par cenām.
Nu, pirmiem, tagad tiem 2 dzīvokļiem, kur pirmiem būs tie drosmīgi un nāks dzīvot, ir lielajiem dzīvokļiem. Mēs esam gatavi atdot 255 000 tos dzīvokļus. Tam 140 metriem? 240 metriem. Tā cena. Mēs sākām ar 295, un tagad tiešām mums vajag 2 dzīvokļus pārdot. Nu, vajag atpakaļ bišķiņ naudas. Nu, no tāda veida. Pārējie biznesi arī apstājušies, un tāpēc tagad ir tā iespēja drosmīgajiem nopirkt. 1800 kvadrātmetrā. Pa lētu. Tas nav nekās, tāpēc es sāku, jā. Nu, Tas rindā vajadzēs stāvēt. Komisija studijā. Nestāvīgi. Cik komisija maksās? Mēs, manuprāt, bijām nolgojuši kaut 3%, kas tad tirgoja skaits dārgie lielie dzīvokļi, visi daudz, nu tāda bija tas operstāvs. Mēs esam elastīgas komisijām, atnāk pircējs neviens jūs nepiečakarēs, goda vīri, var slēgt līgumu, nezinu, nu atvedīs, būs reāls pircējs un tā tālāk, jā. Bet tas ar to tur grozās, jā. Ar 3%. Jā. Tad, un pirmajiem dzīvokļiem tie, kas ir, nu, teiksim, tur pirmā stāv tie lielie, kur ir 2 biļņas, tur tie lielie, bija doma tagad no 240 var notirgot, jā, bet vidējās cenas mums bija no 250 līdz 280 šitiem tie tipāšiem, šitās puses dzīvokļiem, 4 vienā, ja. Cik tajā ir 140 kvadrātmetru šitam? Nē, šitam ir milzīgs terass. Apkārt, jūs varat iziet uz to pusīt terass, ja. Var apiet māju, man arī zina. Pastīšos, cik šitam ir. Un ar visām nebalanšas pārdodas? Šis pārdodas, jā, šis pārdodas visām 8, 9. 7. Nē. Šeit bija, es to pastīšos. Nu, kopumā tāpēc 112 kvadrātmetru sanāk, jā. Bet šeit ir teras, protams, uz visām pusēm, uz Svētku laukumu un uz šo pusīt, jā. Salūt varēs skatīt. Jā, tev salūt redzēt. Un ar attīstītāju, un ar savā laikā bija mazais spekulants un tā tālāk. Un man likās, nu, netradicionāli pieeja ir tāda, ka forši ir radīt produktu, lai cilvēki par viņu interesētos, nevis, ka to viņu bāzēs virsū. Un tad, kad mēs sākām šo jau uz 3 gadu atpakaļ, tad nebija nevien plakāti, nebija nekur nekas, un cilvēki brauc interesēs. Nu, kas te būs, kas būs? Nu, tas ir čau, šie man brauc. Jā. Viņi ir ar mani. Un mēs gribējām radīt tādu ažiotāžu, nu, lai cilvēki nāk un interesēs, kas te būs. Nevis uzklāt, salikt, mums te būs tās un tās, un gribējām, lai darbi paši par sevi runā. Un baigi labi nostrādāja. Cilvēki nāca, brauca, baigi interesējās, zinkārības, prasīja kaut kā, zvanīt, jo plakātam bija tikai būdarba vadītājs. Kaspars Stencels no Valmieras, un viņš vakarā man zvanīja, 3 cilvēki man Facebookā raksta, prasa, kas tad tur būs. Tas ir kā nostrādā, bija ļoti labi. Tad nākošais ir cilvēki prasīja, nu, cik tad maksās, visiem interesē. Es nezinu, cik maksās. Jo vecā labā pieredze rādīja, ka tu nezini, cik tur uzbūvēt. Jo mēs sākām, tad tagad 25. gads, 22. gada septembrī tikko karš bija sācies. Mēs vien dabūši būtļauju, bija ļoti tā situācija sarežģīta, ko darīt tālāk, vai nedarīt. Bet, nu, pieņemam lēmumu būvēt to māju un, jebkurā gadījumā radījām lai tādu sajūtu, deficītu, nu, kas tur būs, lai būtu tā interese, jā. Un tad cilvēks saka, nu, cik maksās? Nu, nezinu, cik maksās. Nu, tad, ja tu nezini, cik maksās, tad nevar mums vajag nekādu priekšlikumu, pareizi? Tā ir, jā. Bet par to pēc tam atkal detalizēti pastāstīšu tālāk. Bet, nu, tā labā ziņa skaidrs, ka man patikās, ka cilvēki brauc, ka interesējās paši, tas man likās, nu, tad nav ekskursantu, kā es sauc, jā, jo mēs paši zinām, mūsdienās laiks ir dārgākais, tas ir. Un vēl ir interesanti šī māja par ir ovāla. Labdien, bet Siguldā augāja tā kā papaļo māja, protams. Vēl jums tur nekas nenotiek. Visa modernā būvniecība šodien notiek rūpnīcās. Tas nozīmē, ja tu redzi vienu darbinieku būvlaukumā, tas nozīmē, ka laiks ir pa kabatu. Jo viņš lēni strādā, viņš ir slīgs un tev laiku to ir jāmaksā. Principā tā ir. Un šeit varam uziet arī paskatīties. Tātad balkoni ir monolītā betona izsielieties, griezti, te var ielikt šūkuļtīklus un darboties. Šeit ir rekur. Pastāstīšu jau par kaut kādiem cipariem. Siguldas terases, kur dārgākais dzīvoklis Siguldā šobrīd ir pārdots. Es neesmu skatījies 3 mēneši, 208 000. Kas ir tirgus cena, mēs visi zinām. Jā? Tirgus cena ir tas, par kādu ir darījums noticis, un nevis par to, ko vērtētājs. Vērtētājs nav apur izlēma. Jā, šeit ir dienas puses tāpēc. Tātad
Apakšā bija terases zem šīs izbūves, šie ir ēdkabi lielie. Šeit ir ēdamgals domās, tur ir virtuve, televizors un tā tālāk. Šis ir visekskluzīvākais, jo šeit ir 2 lielie katlogi, gan guļamistabā, gan lielais. Šito mēs atvedīsim klientu. Jā. Šeit ir veids mašīnai, tur viens senmazs kopējais, un šeit ir masters. Man liekas, jūs visi savējie. Jā, mušās. Jā, mušīs. Ļoti labi tika šeit. Guļamistabā. Tā ir masters? Vanstab, jā, masters. Nav atkal. Lampenīgs. Laufens, jā. 2 istabas, jā, 70 kvadrāti. Jā, nu respektīvi, tad tās pirmās cenas, ko mēs ienācām iekšā, ko mēs sākām nosaukt, iesim augstāk, tad 3 šādi tiks dzīvokļi, bet viņas katrs atšķirās. Lūdzu, aiziesim otrā pusē. Šeit ir 3 guļamistabas, 1 istaba, otra, 3 lielas istabas, absolūti. Siguldieši lēc no biksām ārā, ka pats ir, jā. Šeit ir ļoti interesanti, tā kā mēs esam mākslinieki, tad griezti augstums atšķirās no 2,85 līdz 2,95. Kā kurā stāvā, jā? Jā, kā kurā stāvā, bet ir ļoti augsts salīdzinoši, lai ērti, lai komfortabli iegādāt.